Ja iedzīvotājiem rodas aizdomas, ka pašvaldība savā darbībā vai pašvaldības darbinieki dara ko pretlikumīgu, pretiesisku, tad, protams, ir par to jāziņo. Tā nebūs trauksmes celšana, jo tas ir iedzīvotājs, bet ziņot ir ļoti svarīgi. Lai ziņot, pirmais solis būtu apkopot informāciju, fotogrāfijas, dokumentus, pierādījumus, ka tiešām notiek kaut kas pretlikumīgs. Nākamais solis būtu vērsties pašā pašvaldībā un pajautāt, vai tas, kas šeit notiek, ir pareizi. Kā jūs to skaidrojat? Iespējams, pašvaldībai ir izskaidrojums, kāpēc iedzīvotāju prāta kaut kas pretlikumīgs notiek, un īstenībā tā nemaz nav. Nākamais solis, ja iedzīvotājs tiešām turpina būt pārliecināts, ka notiek kāda iespējamība pretlikumība, vērsties kādā tiesību sargājošā iestādē. Atkarībā no situācijas. Ļoti iespējams, ka tā ir valsts policija, ļoti iespējams, ka tas ir korupcijas novēršanas apkarošanas birojs, varbūt valsts ieņēmuma dienests, varbūt darba inspekcija, atkarībā no gadījuma. Es baigi tā neesmu iedziļinājies, kur pašvaldība tērē līdzekļus, kā un cik ļoti, bet, tīri no ziņu lasīšanas pēdējais, ko es varu atcerēties, bija par to pašu ielas remontu Slokas ielā, tā pasaules skriešanas čempionāta laikā. Tas piemēram, nāk prātā. Kā es varētu zināt, kur to rakst? Kur to rakstīt? Tas ir muļķīgs jautājums, es tā domāju. Tāpēc, ja es kaut ko redzētu, skatoties kas, ja tur ir noziegums, tad es eju un ziņoju policijai. Ja tur ir kaut kas, ko es uzskatu pareizi izdarīt, tad neko. Malacis, paslavēju. Ja redzi, dzirdi vai novēro kaut ko, kas tevī vieš šaubas, vai viss notiek tīri, ko tu vari darīt? Meklē domu biedrus, kopā varbūt būs drošāk, uzrunā kādu portālu, radio, televīziju. Klusējot un samierinoties, mēs nedarām neko, lai uzlabotu dzīves kvalitāti. Turklāt savā ziņā riskējam kļūt līdzatbildīgi. Ar neiedzībām un pārkāpumiem nav jāsamierinās. Tāpēc jau cilvēks ir, ja viņš visu laiku dzīvot un teikt, man ir labi, tad viņš melot. Tā nevar būt. Es tā domāju.